ļoti interesants uzdevums. Ko vajag izdarīt? Vajag noteikt uzkrājuma reālo vērtību. Ja? Ar ko tas atšķirās no iepriekšējiem, iepriekš darītā. Pirmām kārtām parādās kaut kāda inflācija. Ja man ir tā procentu likme, tas jau ir daudz maz zinām lietiņa, viņu to var vienkārši aprēķināt, izmantojot formuliņu. Tad manu sākuma summa reiz product 1 plus visas likmes. Šādi, ja, Ctrl Shift Enter, un lūk, ko es iegūstu. Es iegūstu summu, kas pasaka man, cik es uzkrāšu, cik lai summu. Pēc 5 gadiem manā kontā būs 2541 eiro. Ja, tas salīdzinājumā ar sākotnējo 1900. Baigi forši, ja? 600 eiro klāt. Vai arī nē? Jo ciparos tiešām kontā būs šī summa. Ciparos. Bet ko faktiski varēs nopirkt par šo naudu, cik tā reāli būs vērta. Un vienīgais veids, kā to izdarīt, ir pamēģināt saprast, cik tagad tas viss maksātu. Ja? Tagad padomājiet, ko dara inflācija. Inflācija samazina naudas vērtību. Nauda kļūst mazāk vērta, bet ko dara mūsu procentu likme, tā pieliek klāt naudu. Tad ir vairāk naudas, tā ir vērta mazāk, bet viņas ir vairāk. Un varbūt viņi savā starpā kaut kādā izlīdzinās. Kā to var atrisināt? Nu, pirmām kārtām varat likties, kad atņemot no procentu likmēm inflāciju, mēs iegūstam to procentu, pa ko palielinās. Tā tas nav. Kāpēc? Jo šeit mēs lietojam saliktos procentus. Saliktie procenti ir balstīti uz reizināšanu. Mēs reizinam katru reizi nākamo koeficientu. Tas nozīmē, ka ja es gribu, lai kaut kas strādāt pretējā virzienā, es dalīšu ar koeficientu. Ja? Un sanāk šādi. Ja es paņemšu mūsu summu reiz product 1 plus procentu likme dalīt ar product 1 plus inflācija. Šeit, kā mēs redzam, ir tā pati ideja. Ja es gribu atņemt no šīs likmes atbilstošā gada inflāciju, man arī ir jālieto tas pats 1 plus, pie tam ir jāņem vērā, ka tas ir izmetāts pa gadiem, tad tā reizināšana ir spēkā, un tāpēc mums šajā vietā ir tas pats 1 plus R, vienīgais es lietoju inflācijas likmi un depozītu likmi. Šādi. Ja? Ctrl Shift Enter, un lūk ir man skaitlīts 2038. Ko nozīmē šis skaitlis? Protams, tā nav tā summa, ko es beigās iegūšu. Beigās es iegūšu lūk šo summu. Šī summa parāda, cik tas būs vērts šodienas naudiņā. Pēc 5 gadiem 2541 eiro ir tas pats, kas šodien 2000 eiro. No 8 eiro klāt. Ja? Lūk šādi. Tas ir tas, ko es faktiski uz papīra dabūšu, un tas ir tā vērtība, kuru es varēšu izmantot, lai kaut ko nopirktu. Lūk, tāda ir atšķirība, un te galvenais joks, protams, ir ar šo dalījumu. Te vajadzēs to vienkārši atcerēties.